Vai tā var būt, ka jo lielāks nelietis un melis, jo labāks amats valsts un varas pārvaldē? Atbilde visbiežāk jā, nekā nē. Šoreiz jau pēc īsa brīža kāds stāsts par ielikteņiem, kurus propagandas kanāli uzfrišina par gaismas un attīstības nesējiem sabiedrībā. Varētu jautāt, ko gan tas maina mūsu pašu dzīvē, ka par viņiem runājam? Protams, nav vienas atbildes uz to, bet viena atbilde pavisam noteikti ir. Vērtējot citu cilvēku dzīvi, darbus un izteikumus, mums paliek mazāk laika dzīvot savu dzīvi. Tātad ar to nevajadzētu aizrauties, bet, lai dzīvotu savu dzīvi, ir svarīgi zināt un atpazīt manipulācijas ar sabiedrisko domu, lai spētu tvert un apzināties īstenību stipri tālāk par jebkuras valsts propagandu un ambicioziem, sevi par neatkarīgajiem saucošajiem medijiem. Vērtējiet paši. Es jums pastāstīšu mazu jauku stāstiņu par īsto valstisko korupciju, kas plaukst un zeļ Egila Levita paspārnē un ar viņa vistiešāko atbalstu un gādību. Tātad, šeit mums ir grāmata Viltvārdis, 2. papildinātais izdevums, kurā ir publicēts šāds te šķirklītis no Nacionālās enciklopēdijas. Nacionālā enciklopēdija, visiem tiem, kas nezina, paskaidroja, tā skaitās tāda briesmīgi nopietna, precīzi pārbaudītas informācijas vietne, kas tiek trekni barota no nodokļu maksātāju līdzekļiem, atrodas Nacionālās bibliotekas pārziņā. Sakot, tur visam ir jābūt perfektam. Nu, lūk, un ko mēs tur lasām par Egilu Levitu šajā šķirklī? Tātad, 72. gadā Egila Levita vecāki vairāk kārt vērsās PSRS iestādēs ar lūgumu atļaut ģimeni apvienošanās nolūka, izceļot pie radiem Vācijā. 1972. gadā atļauja tika saņemta. Tie ir meli. 1972. gadā Egila Levita ģimene nelūdza izbraukt uz Vāciju. Nacionālā enciklopēdija melo, vienkārši primitīvi stulbi melo. Lasam tālāk. Egila Levita mātei izglābties no deportācijām palīdzēja Jonas Levits, kurš sagādāja viltotus dokumentus. Tie ir meli. Tie ir absolūti primitīvi meli. Deportāciju saraksti ir labi zināmi un pieejami. Tur nekādas Egila Levita mātes vienkārši nav. Vienīgā vieta, kur figurē Egila Levita mātes iespējamā izsūtīšana, tāpatās kā stāstiņi par 72. gada lūgumu izbraukt uz Vāciju, ir Egila Levita biogrāfiskajos melu stāstos. Šie meli ir jau pāris gadus kā atmaskoti, un par tiem nevienam nav nekādas šaubas, jo ir vienkārši dokumenti. Jautājums, kāpēc Nacionālā enciklopēdija nodokļu maksātājiem melo par nodokļu maksātāju pašu naudu? Un atbilde ir vienkārši – korupcija. Primitīva, prasta, valstiska korupcija. 2019. gada, vēl zin kādā tur datumā, ordeņu kapituls, kuru vada Egils Levits, piešķir Nacionālās enciklopēdijas galvenajam redaktoram Valteram Ščerbinskim atzinības krustu. Klasiska apordeņošanas korupcijas izpausme. Bet tā kā par labi paveiktu darbiņu ir jāmaksā, tad pienāk brīdis, kad Egils Levits par ļoti labi apmaksāto Latvijas Universitātes padomes locekli izvirza. Ko? Uzminiet, pilnīgi pareizi. To pašu Nacionālās enciklopēdijas galveno redaktoru Valteru Ščerbinski, kurš ir tik labi pakalpojis savam labvēlim un salicis Nacionālajā enciklopēdijā tos melus, kas ir tik vajadzīgi Egilam Levitam viņa dīvaino plānu īstenošanai. Turpinājums sekos. Pie jau dzirdētā video vēl daži komentāri. Ielikteņu un sistēmas žurku morāle, melot, sagrozīt, safabricēt, piesakt izdzimteņus un tos piebarot, lai varētu šantažēt un marionetēt viņus kaujamai dienai.
Pērkamu neliešu apbalvošana, lai sekmētu visaptverošu korupciju valsts un pašvaldību sistēmās, tirgošanās ar ietekmi, tas ir standarta SIA LR veiksmes stāsts. Šeit vara pieder noziedzniekiem, kurus piesedz un kuru superpozitīvos tēlus uzfrišina daudzskaitlīgi korupcijas piesūcekņi D. Laižas. Šo izdzimteņu pārvaldei nav nekādu daļu ar Latvijas vārdu. Viņu īstais vārds ir šakālija, citiem vārdiem sakot, mežoņu bars, kurus velns dīda un izmanto posta darbiem. Viņi ir nākuši, lai krāptu, melotu, postītu un iznīcinātu. Kas viņus tiesās? Nu ne jau viņiem līdzīgie. Sistēma ir tēma, kuru nevar atrisināt ar tās apspriešanu. Gluži tāpat kā parazītu žurka sodus nevar aizzīt ar avīzi. Lai neļautu parazītu sistēmai nostiprināties, nedrīkst to barot. Ik viens, kas upurējas un ļauj sistēmai sevi izmantot, ir šādas sistēmas asinis un spēks ļaunuma un posta darbiem. No tā līmeņa, paša vienkāršākā, kur darbinieks dara, pilda nekrietnus darba devēja rīkojumus, līdz pat valsts pārvaldei, kurā gods pār vāru ir deficīts, degradācija ir neizbēgama. Apkarojot leviatānus, ir jāskatās pirmkārt, otrkārt un arī treškārt, vai paši neesam daļa no sistēmas, kas krāp sevi un citus. Leviatāns, cariņš un tam līdzīgie noziedzīgās sistēmas pakalpiņi saņems savu tiesu, bet kā ar mums pašiem? Kā ir ar mūsu sirdsapziņu? Ko mēs teiksim radītāja priekšā par savu dzīvi, par savu atbildību, kad mūsu laiks būs pienācis?